apstieties uz savām gaismas diodēm. Redzat, tur kājas ir vienādas? Nē. Tālāk. Pie īsākās kājas pietiniet klāt melnā vada noņemto galu. Tad, kad tas bērns atnāk 1. klasē vai vēl mazāk, tad viņš vēl nav, teiksim, nobijies no tās pasaules. Viņš ir diezgan atvērts. Diemžēl 1. un 2. klasē skolā viņš bieži vien, ja tā var izteikties, aplaužās, jo viņš tiek ļoti daudzās vietās tā kā acis atpakaļ ielikts tajos rāmjos, un viņš sāk baidīties, izteikties, baidīties, brīvi uzvesties un tam līdzīgi. Tad mēs šeit mēģinam to tā kā novērst. Ir izdarīts? Jā. Pēc tam ir šitā te kājiņas galiņš šitas jāizloka uz augšu. Ja nesaprotat, tūlīt parādīs. paceliet roku. Mums nav tādu priekšmetu, ne fizika, ne ķīmija, ne bioloģija atsevišķi. Mums tas viss notiek kopā. Mums ir globālas tēmas, kuras mēs apskatām. Un šo tēmu ietvarā, tātad mēs pildam dažādus projektus, dažādas lietas pētam, dažādus eksperimentus veicam. Tas galvenais, ko mēs mācam, droši vien ir izmantot to savu prātu, izmantot tās iespējas, kas tajā prātā ir, un domāt dažādos veidos, meklēt tos dažādos veidus, kā var atrisināt dažādas problēmas, situācijas un tam līdzīgi, un pielāgot attiecīgi kaut kādas vienas iemaņas, izmantot kaut kur citur, ka tas parādīja to, ka viss ir saistīts. Es ar elektroniku nodarbojos. Man ir elektronikas konstruktors mājās. Kā tu atklāji, elektronika tev interesē? Tas bija kā 3-4 gadu vecuma. Kā tas notika? Nē, vienkārši es tad sāku nodarboties, gāju elektronikas pulciņā. Šogad vēl gāju, tagad jau arī man aizrāva datorgrafika. Pagājušajā gadā man jau aizrāva datorgrafika, es elektroniku pametu. Šogad man atkal viņa ieinteresējās un es turpināju. Kurā klasē tu mācies? 2. Vai tev skolā jau māca elektroniku? Nē, es eju fizikas pulciņā. Kā viņi mainās? Viņš nespēja iejusties vienā skolā, 2., 3. Viņš staigā vecāki ir izmisumā. Viņi grib, lai viņu bērnam būtu labi. Un tad viņi ir uzzinājuši par mums, un tad viņi ved to bērnu pie mums. Šeit viņš atrod sev domu biedrus, līdzīgi domājošus. Un tad viņš šeit, tā kā personība, nostabilizējās, viņš kļūst pārliecinošāks, stabilāks, un viņš var aiziet arī tālāk savām parastajā skolā un justies jau tur drošāks, saprast, kā man komunicēt un runāt ar tiem saviem vienaudžiem. Vēl šajā eksperimentā ir parādīts, tā kā plātnes viena gar otru berzžas. Mēs ar viņiem runājām, ar to pašu Malvīnu, kas šodien bija nodarbībās. Tad viņa teica tā, attālināto bērnu skolu man ir devusi milzīgi daudz. Man parādīja, ka var dzīvot citādāk. Var dzīvot intelektuālu un skaistu dzīvi, vai nav skaisti vārdi.